Amerikas Savienotajām valstīm ir lielāks parāds nekā jebkurai citai valstī pasaulē – satriecoši – 38 triljoni dolāru. Ķīnai ir vairāk nekā 15 triljonu dolāru parāds, bet pasaules kopējais parāds – 251 triljons. Visas valstis ir parādā, un mēs paskaidrosim, kāpēc. Padomājiet par to. Ja jūs savāktu katru eiro, dolāru, jenu un juaņu uz visas planētas, ar to joprojām nepietiktu, lai nomaksātu visu pasaules valstu parādu. Neiespējami varbūt, bet tā ir patiesība. Saskaņā ar SVF datiem pasaules parāds tagad pārsniedz 235% no pasaules IKP. Tas ir vairāk nekā divkāršs pasaules gada ražojums. IKP ir kā pasaules gada alga. Ja tavs parāds būtu 235% no gada ienākumiem, tu būtu līdz kaklam parādos. Tā ir pasaules ekonomikas situācija šodien, un tas neradās pēkšņi. Masīvi pandēmijas tēriņi, vairāk nekā 10 gadi ilgas zemes procentu likmes, ilgstoši valdības deficīti ap 5% no IKP un ekonomikas finansializācija veicināja aizņemšanās pieaugumu, ko lielākā daļa cilvēku gandrīz nepamana. Tagad sākas dīvainības. Daudz domā, ka parādu ierobežo naudas daudzums, bet nauda un parāds atšķiras. Nauda ir tava makā un kontā redzamā summa. Parāds nozīmē nākotnē atmaksāt naudu ar procentiem. Lielākā daļa naudas bankās rodas izsniedzot aizdevumus. Banka izsniedzot aizdevumu rada jaunu digitālo naudu un parādu, nevis izņem skaidru naudu. Un tas nozīmē, ka katrs aizdevums palielina parādu apjomu, bet nevienmēr palielina naudas daudzumu. Laika gaitā parāds aug ātrāk nekā naudas piedāvājums, un tas ir tāpēc, ka katrs dolārs, kas radīts ar kredīta palīdzību, nāk ar solījumu atmaksāt gan pamatsummu, gan procentus. Kad jautā, kāpēc nevar paņemt visu naudu un nomaksāt parādu, atbilde ir vienkārša. Lielākā daļa naudas radīta caur parādu, un procenti nodrošina, ka parāds pārsniedz pieejamo naudu tā atmaksai. Tas arī satrauc. Globālais parāds būtiski nesamazinās. Valdības aizņemās sociālajām programmām, militārajiem budžetiem, infrastruktūrai un krīzēm. Uzņēmumi un mājsaimniecības izmanto kredītus darbībai. Mūsdienās aizņemšanās ir norma. Šī norma rada lielu jautājumu. Ja visas valstis ir parādā un globālais parāds pārsniedz visu naudu, no kā tās aizņemas? Kurām valstīm ir visbīstamākais parāda līmenis un kas patiesībā ir globālās parādu tabulas augšgalā? Tas nav tas, ko domājat. Lielākoties runājot par parādu, cilvēki domā par mājsaimniecīgu parādu, piemēram, hipotekāro kredītu vai kredītkartes rēķinu. Taču valstis būtībā ir ļoti atšķirīgas no mājsaimniecībām. Cilvēki dzīvo ierobežotu mūžu, vecāki aiziet pensijā, cilvēki aiziet mūžībā, uzņēmumi tiek slēgti. Valstis ir tehniski nemirstīgas, jo tām nav mūža, kas beidzas ar pensiju vai mantojumu. Nācijas finanšu stratēģijas var ļoti atšķirties no ģimenes budžeta līdzsvarošanas, jo nācija pastāv bezgalīgi. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc valsts var uzņemties milzīgus parādus, nesabrūkot, ir tas, ka daudzas valdības emitē parādu valūtā, kuru pašas kontrolē. ASV aizņemas pārdodot obligācijas dolāros, jo kontrolē savu valūtu un centrālā banka var radīt vairāk dolāru. Maksātnespējas risks šim iekšzemes parādam ir ļoti zems, salīdzinot ar valstīm, kas aizņemas ārvalstu valūtās. Ne visām valstīm ir šāda veiksme. Tās atšķiras no ES valstīm. Itālija, Grieķija un Spānija lieto eiro, ko pārvalda Eiropas centrālā banka, nevis viņu valdības. Frankfurtē tas nozīmē, ka Itālija aizņemās valūtā, ko tā nevar radīt, jo nekontrolē naudas piedāvājumu. Eirozonas valstis nevar drukāt eiro parādu sekšanai, tāpēc pieaug maksātnespējas risks un jāpieņem smagi finanšu lēmumi. Šī kārtība tika uzskatīta par galveno Eiropas parādu krīzes cēloni. Valstīm bija grūtības pārfinansēt vai pārvaldīt parādus, jo nebija kontroles pār monetāro politiku, un situācija pasliktinājās. Attīstības ekonomikām bieži trūkst stabilu finanšu tirgu vai uzticamas vietējās valūtas, lai piesaistītu starptautiskos investorus. Tas bieži emitē valsts obligācijas ārvalstu valūtās, parasti ASV dolāros. Obligāciju emisija ārvalstu valūtās var padarīt tās pievilcīgākas investoriem, taču tas saistīts ar lieliem riskiem. Ja valsts aizņemās citā valūtā, tai jāiegūst šī valūta ar eksportu vai investīcijām, lai sēktu procentus. Tas padara tās ievainojamas pret neparedzētiem satricinājumiem. Neskatoties uz atšķirībām starp valstīm, valsts parāds būtiski atšķiras no personīgā vai korporatīvā.
Ja kavē kredītkartes maksājumu, var pieaugt procentu likme vai kristies kredītreitings, taču valstī parāda saistību nepildīšanas gadījumā nav globālas tiesas, kas piespiestu maksāt. Nav iespējams konfiscēt viņu ārzemju aktīvus vai piesaistīt bankrota tiesnesi. Suverēnas valsts maksātnespējas atrisināšana var ilgt gadus, iesaistot sarunas ar bankām, starptautiskajiem aizdevējiem un dažkārt pat veseliem valstu blokiem. Sekas smagi ietekmē cilvēkus. Recesija, bezdarbs, sabiedrisko pakalpojumu samazinājumi, pieaug politiskā spriedze. Tas ir kā domino efekts, kurus spēles ir īstu cilvēku dzīvības. Libāna pēc 2020. gada parāda maksātnespējas gadiem centās vienoties ar kreditoriem, taču bez lieliem panākumiem. Ekonomika bija vāja, strauji pieauga inflācija un bezdarbs, sabiedriskie pakalpojumi pasliktinājās. Tas parāda, cik sarežģīti un ilgstoši ir valsts parāda restruktūrizācijas procesi valstīm, kas atkarīgas no ārējā finansējuma, bet nevar piekļūt starptautiskajiem tirgiem. Defaultu dažkārt izraisa arī citi faktori, ne tikai slikta ekonomiskā pārvaldība. Krievijas daļēju defaultu 2022. gada jūnijā lielā mērā izraisīja ekonomiskās sankcijas pēc tās iebrukuma Ukrainā. Tas liedza ārvalstu investoriem saņemt maksājumus ASV dolāros. Krievijas defaults nebija tāpēc, ka tā nevarēja samaksāt, bet gan tāpēc, ka ārējie ierobežojumi apturēja naudas plūsmu, un tieši tāpēc valsts defaulti parasti ir pēdējais līdzeklis. Tātad, ja valstis nav kā mājsaimniecības, kāpēc tad tās vispār tik daudz aizņemās? Tas galvenokārt ir saistīts ar izaugsmes pārvaldību un ekonomikas stabilitātes uzturēšanu. Valdības aizņemas, lai finansētu infrastruktūru, reaģētu uz krīzēm, piemēram, pandēmijām vai kariem, un izlīdzinātu ekonomiskās svārstības. Aizņemšanās ir saprātīga, ja alternatīva ir stagnācija, bezdarbs vai nemieri. Taču ne visi parādi ir vienādi. Riski ir atkarīgi no valūtas kontroles, starptautiskajiem tirgiem un politikas. Lielas valstis ar stiprām institūcijām un savu valūtu var uzņemties lielākus parādus nekā mazās vai maz attīstītās. Vai valsts aizņemās savā valūtā vai kāda cita valūtā, būtiski ietekmē to, cik riskants šis parāds patiesībā ir, bet tas ir tikai ievads. Aplūkosim, kuras valstis ir visvairāk parādā pret savu ekonomiku. Pirmā vieta varētu pārsteigt. Ekonomisti, lai izprastu valsts finanšu situāciju, neskatās tikai uz kopējo parādu. Parādu un IKP attiecība salīdzina valsts parādu ar ekonomikas lielumu. To parasti izsaka procentos. Vienkāršiem vārdiem sakot, tā parāda, cik daudz valsts ir parādā, salīdzinot ar to, cik daudz tā saražo. 100% attiecība nozīmē, ka valdības parāds ir tikpat liels kā gada IKP, bet 150%, ka parāds ir pusotru reizi lielāks par IKP. To var arī uztvert kā to, cik daudz gadu būtu nepieciešams, lai nomaksātu parādu, ja valsts visu savu IKP tam veltītu. Tas, protams, nav iespējams, bet tas dod priekšstatu par mērogu. Pieaugot parāda un IKP attiecībai, valstī grūtāk pildīt saistības bez nodokļu celšanas, izdevumu samazināšanas, valūtas devalvācijas vai parāda restruktūrizācijas. Ekonomisti norāda, ka valstīs ar parāda un IKP attiecību virs 77% bieži ir lēnāka ekonomiskā izaugsme, kas negatīvi ietekmē algas, investīcijas un produktivitāti. Augstāka attiecība var arī mazināt investoru uzticību un padarīt aizņemšanos dārgāku, kas nākotnē vēl vairāk apgrūtina parāda pārvaldību. Un tieši tāpēc tikai skaitļi vien neatklāja visu ainu. Šī attiecība parāda, kāpēc lielākais parādnieks nevienmēr ir visbīstamākais. Piemēram, ASV, lai gan tām ir visvairāk parādu, ir arī lielākā ekonomika. Lai atbalstītu šo parādu, ASV finansē savas saistības ar valsts kases vērtspapīriem, kurus plaši uzskata par drošākajām obligācijām pasaulē. Lielai, stabilai ekonomikai var būt lielāks parāds nekā mazai vai nestabilai, taču svarīga ir parāda attiecība, jo ar tā pieaugumu aug arī procentu izmaksas. Iepazīsim valstis, kas tiešām pārkāpja robežas, un šeit situācija kļūst nedaudz neērta. 10. augstākā parāda un IKP attiecība ir apvienotajai karalistei, aptuveni 101,29%. Tas nozīmē, ka apvienotās karalistes valdība ir parādā nedaudz vairāk nekā tās ekonomika saražo gada laikā. 100% robežas pārsniegšana tirgiem ir psiholoģiski svarīga. Valsts parāds pārsniedz gada izlaidi. 9. ir Spānija ar apmēram 101,82%. Spānijas ekonomika pēc finanšu krīzēm un pandēmijas atvesaļojās lēni, aizņemšanās pieauga vairāk nekā izaugsme, samazinot fiskālo elastību. 8. vieta – Beļģija ar 104,47%. Valsts jau gadu desmitiem ir uzkrājusi lielu valsts parādu. Lai saglabātu investoru uzticību, tai pastāvīgi jāgūst pietiekami lieli ieņēmumi, lai sektu pieaugošās procentu izmaksas. 7. vieta – Kanāda ar 110,77%. Kanādas aizņemšanās strauji pieauga Covid stabilizācijas programmu laikā. Pat ar spēcīgu ekonomiku, lai apkalpotu parādu virs 110% no IKP, vajadzīga ilgstoša izaugsme, lai izvairītos no ilgtermiņa spiediena. Francija ieņem 6. vietu ar 113,11%.
Francijas lielie sociālie izdevumi un valsts sektors rada pastāvīgus budžeta deficītus, kādēļ parāds pārsniedz IKP. 5. vietā Amerikas Savienotās valstis ir aptuveni 120,79% līmenī. Pat ar pasaules lielāko ekonomiku attiecība virs 120% nozīmē, ka procentu maksājumi aizņem arvien vairāk no federālā budžeta. ASV gūst labumu no pasaules rezerves valūtas izdošanas, taču parāds aug straujāk par ekonomiku. Itālija ir 4. vietā ar 135,33%. Itālijas situācija rada ekonomistiem bažas, jo tā aizņemas valūtā, kuru pati nekontrolē – eiro. Tas ierobežo tās spēju pārvaldīt krīzes, izmantojot monetāro politiku un pakļauj to tirgus spiedienam lejupslīdes laikā. 3. vietā ir Grieķija ar aptuveni 150,89%. Grieķijas parāda krīze parādīja, cik ātri tirgi var krist panikā, ja valsts parāds pārsniedz ražošanas jaudu, izraisot finanšu glābšanu un ekonomisko lejupslīdi. 2. vietā ir Venecuēla ar 164,27%. Venecuēlas parāda problēmu pastiprina inflācija, sabrūkoša ražošana un politiskā nestabilitāte. Tas padara parāda atmaksu daudz bīstamāku, nekā to rāda tikai skaitļi. Šeit spriedze palielinās, jo tas vēl nav augstākais punkts. Vienas valsts parāda un IKP attiecība pārsniedz 164%. Un tā ir Japāna. Tās attiecība ir apmēram 236,5%. Valdība ir parādā vairāk nekā divkāršu valsts gada ražojuma apjomu. 2023. gadā daži rādītāji to vērtēja ap 195%, augstākais starp lielākajām attīstītajām ekonomikām. Japāna šajā sarakstā ir ne tikai pirmā, bet arī savā līgā. Iedomājieties cilvēku, kurš gadā pelna $50,000, bet ir parādā vairāk nekā $118,000 kredītkartēs, aizdevumos un hipotekārijos kredītos. Viņam jāizņemas, lai izdzīvotu. Tāds ir 236% liels parāds pret IKP valsts līmenī. Japānas valdības parādi ir tik lieli, ka pat vairāku gadu ekonomiskā izlaide nepietiktu to atmaksai bez pastāvīgas izaugsmes. Katru gadu pārfinansēt parādu ir smalks līdzsvara akts. Kā Japāna nonāca šādā situācijā? Tas nebija vienas kļūdas rezultāts. Tas ir gadu desmitiem ilga strukturāla spiediena rezultāts. Parādi galvenokārt radušies pastāvīgu fiskālo deficītu un minimālas izaugsmes dēļ. Kad valdība gadu no gada tērē vairāk nekā iekasē, parāds tikai turpina pieaugt, un ja izaugsme saglabājas vāja, ekonomika nevar pietiekami ātri augt, lai tiktu galā ar visu šo aizņemšanos. Šeit svarīga ir demogrāfija, īpaši Japānas iedzīvotāju skaits. No 1970. gadu vidus dzimstība bija zem aizvietošanas līmeņa – 2,1 bērns uz sievieti un turpina kristies. Tajā pašā laikā dzīves ilgums turpināja pieaugt, kā rezultātā sabiedrība strauji novecoja, arvien mazāk strādājošo uzturēja arvien vairāk pensionāru. Japānā 65 gadus, un vecāku iedzīvotāju īpatsvars pieauga no 18,4% 2001. gadā līdz 30,2% 2024. gadā. Līdz 2045. gadam šis rādītājs Japānā var sasniegt 36,7%, tātad vairāk nekā katrs trešais būs pensijas vecumā. Draudīga demogrāfiska laika bumba. Novecojoša sabiedrība rada brutālu aburto loku valsts parādam. Mazāk strādājošo nozīmē mazāk nodokļu, vairāk pensionāru, lielākus izdevumus pensijām, veselības aprūpei un sociālajiem pakalpojumiem. Lai sektu šo starpību, valdība aizņemas. Bet pieaugot parādam un procentu izmaksām, un kad izaugsme ir lēna, nav viegla veida, kā izkļūt no šī cikla. Japāna arī gadu desmitiem tērēja lielus līdzekļus, cenšoties stimulēt savu ekonomiku. Pēc burbuļu plīšanas 1990. gados izaugsme apstājās. Lai izvairītos no sabrukuma, valdība palielināja izdevumus, centrālā banka samazināja likmes gandrīz līdz nullei. Lēta aizņemšanās radīja ilūziju par pārvaldāmu parādu, bet saistības klusām auga un deficīts kļuva par normu. Pēkšņa apstāšanās būtu radījusi recesiju, bezdarbu vai nemierus. Japāna ir interesanta, jo neskatoties uz lielo parādu pret IKP, tā nav sabrukusi. Lielākā daļa tās parāda tiek turēta valsts iekšēnē un emitēta jenās, valūtā, kuru tā kontrolē. Tas dod politikas veidotājiem elastību, pārfinansēt, stabilizēt obligāciju tirgus un izvairīties no pēkšņas maksātnespējas. Taču tas nemaina matemātiku. Japānai ar gandrīz 236% attiecību pastāvīgi jāpārfinansē lieli parādi, lai saglabātu maksātspēju. Jebkāds satricinājums izaugsmē, inflācijā vai uzticībā var situāciju pasliktināt, tāpēc svarīgāka ir parāda un IKP attiecība, nevis absolūtie skaitļi. ASV kopumā ir lielāks parāds dolāros, bet Japānas parāds ir lielāks pret tās ekonomiku.
Japānas piemērs rāda, ka parāds var kļūt par pastāvīgu problēmu, saistītu ar demogrāfiju, lēnu izaugsmi un valdības saistībām, ne tikai ar krīzes tēriņiem. Un tas mūs noved pie pilnīgi pretēja piemēra. Ir valsts, kas darbojas pilnīgi pretējā galējībā. Valsts, kurai nav tikai zems parāds, bet praktiski vispār nav valsts parāda. Un šī valsts ir Lihtenšteina. Lihtenšteina neimitē valsts obligācijas, un tai nav pastāvīga valsts parāda, atšķirībā no gandrīz jebkuras citas valsts. Praktiski tas nozīmē, ka tās valdība darbojas bez parādiem. Saistības ir tikai īstermiņa un operatīvas. Ilgtermiņa parādu, kas būtu jāpārfinansē ik gadu, nav. Tas ir rets gadījums finanšu pasaulē. Kā tas ir iespējams? Atbilde ir mērogā, struktūrā un ienākumos. Lihtenšteina ir viena no mazākajām valstīm pasaulē, ar mazāk nekā 40,000 iedzīvotāju, bet tā ir viena no pasaules bagātākajām valstīm uz vienu iedzīvotāju. Ekonomika balstās uz augstas pievienotās vērtības ražošanu, specializētu rūpniecības eksportu un finanšu pakalpojumiem. Valsts pastāvīgi uztur sabalansētus budžetus vai pārpalikumus, kas nozīmē, ka valdības izdevumi tiek sekti ar pašreizējiem ieņēmumiem, nevis aizņemoties uz nākotnes rēķina. Lihtenšteina iegūst no ciešas integrācijas ar Šveici. Tā izmanto Šveices franku, vienu no pasaulē stabilākajām valūtām, bez nepieciešamības pēc savas centrālās bankas vai parādu tirgiem. Tas novērš spiedienu, kas liek lielām valstīm veidot deficītus un emitēt obligācijas. Lihtenšteinē nav lielu valstu prasību. Tai nav armijas, minimālas infrastruktūras vajadzības un efektīvs valsts sektors. Ja ienākumi ir stabili un saistības mazas, aizņemties nevajag. Šī pieeja nedara plašākam mērogam. Lihtenšteina var iztikt bez parādiem, jo ir maza, bagāta un specializēta. Lielas valstis ar miljoniem iedzīvotāju, novecojošu sabiedrību, globālām militārām saistībām un sarežģītām ekonomikām nevar iztikt bez aizņemšanās. Tā ir galvenā mācība. Globālie parādi ir iebūvēti mūsdienu ekonomikā, tie nav nejauši. Vai šie parādi kļūst bīstami, nav atkarīgs tikai no tā, cik daudz ir aizņemts, bet arī no tā, kas aizņemās un kā viņi to dara, un uz kādu nākotni viņi liek cerības. Noskaties, kas notiks, ja ASV ekonomika sabruks, vai šo video.